Rail Baltica projekts nav tikai infrastruktūras projekts. Tas ir attiecību projekts starp 3 Baltijas valstīm. Un tas, kas vienkārši fascinē, tiekoties ar igauņu un lietuviešu augstākajām amatpersonām, ko šīs amatpersonas stāsta aiz durvīm, kā tiek kaimiņi baroti ar neskaitāmiem solījumiem. Latvija strādā, mēs te mēģinām izdarīt un būs, un termiņos viss būs un tā tālāk. Bet patiesībā jau sen visi zina, ka nekas no tā nebūs. Visdetalizētāk to zina Andris Kulbergs, kas ir izracies līdz absolūti dziļākajiem faktiem un niansēm. Un, ja nebūtu šī parlamentārās izmeklēšanas komisija, tad visticamāk žurnālisti un sabiedrība šo realitāti tā arī neapjaustu. Tieši tāpat kā 11 gadus faktiski ir šī migla pūsta sabiedrībai acīs, šīs lieliskās vizualizācijas par gaišajiem nākotnes plāniem, par ciešo Baltijas sadarbību, savienošanu mūsu vienā vienotā transporta telpā ar Eiropu, militārā mobilitāte un tā tālāk. Visi šie sapņi turpinātu vēlties vēl arī vēlēšanu kampaņās, nākamajās vēlēšanās, aiznākamajās un tā tālāk. Problēma ir tā, ka mēs esam pazaudējuši uzticību ne tikai no sadarbības partneriem potenciāliem, kas varētu būt Rail Baltica investori, sadarbības partneri, kas vienkārši vairs netic šim. Mēs esam pazaudējuši uzticību no saviem kaimiņiem un draugiem, kas ir kritiskas nozīmes attiecības, kurām jāpastāv ir Latvijas nacionālās drošības vārdā. Lai Baltija būtu vienota, lai mūsu attiecībās pastāvētu nulli problēmas. Es domāju, ka tie, kas tikās vēl relatīvi nesen ar Lietuvas premjerministri šeit pat Saeimas telpās, var atcerēties un referēt uz to, ko viņi teica. Tas bija Stambulas konvencijas pieņemšanas laikā. Par to, ko viņi teica par Stambulas konvenciju, to plaši izbazūnēja medijos. Ne? Bet ko patiesībā viņi teica aiz durvīm un kas bija galvenais fokus? Satraukums par to, ka mūsu savstarpējās attiecības, es par ārpolitiku runāju, var tikt sagrautas vienkārši šķembās. Par to, ka Lietuvas premjerministre un ceru Mieriņas kundze var mierīgi apstiprināt, pāri galdam mums lūdzu un aicināja pieņemt Lietuvas palīdzību, padomā, kādā veidā var panākt to, ka 1 kilometrs maksā uz pusi lētāk Lietuvā būvniecībā nekā Latvijā. Igauņi, kas šeit ir braukuši formāli un arī neformāli, Kulberga kungs apstiprinās, ar vienu vienīgu mērķi saprast, kāpēc ir radikāla atšķirība starp to, ko mūsu augstākās amatpersonas mēģina aizbāzt faktiski, sabāzt batonus ausīs mūsu kaimiņiem, un starp realitāti un skaitļiem un faktiem, kas atšķirās un mēģināja braukt uz šejienu un noskaidrot, kas patiesībā vispār notiek. Šīs attiecības faktiski karājās mata galā. Un šī projekta nozīme nav tikai simboliski savienojot Baltijas valstis transporta projektā, tas ir militārās mobilitātes jautājums. Un te vienkārši jautājumu var uzdot, kurš no jums ir pēdējā laikā ar mašīnu izbraucis cauri Lietuvai, piemēram, līdz Polijai? Cik ātri jūs varat pārvietoties no Vācijas robežas cauri Polijai līdz Lietuvai, cik jums rāda navigācijā tas laiks, cik plati ir šie ceļi, kādā ātrumā drīkst braukt, kāda ir caurlaidība šiem ceļiem. Jūs iebraucat Lietuvā un esat pārsteigti par to, ka, jā, tur arī ir autobāņi sabūvēti, un vienā brīdī ir pagrieziens uz Latviju. Un tur aiziet 70 km/h zīmes, šīs drošības saliņas, iebraucam Latvijā, tur faktiski ir viena josla turp, viena atpakaļ, apkārt koki. Un tagad padomājiet, ja pa šiem ceļiem ir jāved tanki, militārā tehnika. Cik ir liels sabotāžas risks, lai to visu bloķētu,
cik ātrā laikā pie mums un apjomā var nonākt militārā tehnika tad, kad mums to kritiski vajag. Un, protams, mums nav arī sliežu. Nav Rail Baltica projekts, un Eiropas komisija pateikusi līdz 30. gadam absolūti nereāli. Mēs vēl mēģinām šīs pasakas stāstīt. Un realitāte ir tāda, ka projekts, kur uzdevums bija savienot un apvienot Baltijas valstis un iekļaut vienotā Eiropas dzelzceļa tīklā, faktiski šobrīd kļūst par lielāko Baltijas attiecību katastrofu, kas sarauj mūsu draudzību, sagrauj savstarpējo uzticību. Un paskatoties atpakaļ, reklāmas rullīšos politiskajām partijām, ar lepnumu, Rail Baltica eksperts, un tā tālāk. Premjera partija sludināja Rail Baltica projektu kā lielu karogu ir vicinājuši. Kur šobrīd ir šie cilvēki? Šobrīd notiek kautiņš līdz Saeimas vēlēšanām, kurš būs vairāk vai mazāk vainīgs. Jo jau vairs nestrīdās par to, vai varēs vai nevarēs. Tagad ir galvenais, uzgrūdīsim visu Briškenam, vai mēģināsim tomēr piesiet premjeru pie šīs atbildības un tā tālāk. Faktiski tie, kas ir bijuši atbildīgi par Rail Baltica projektu, ir izdarījuši pilnīgi visu kā pēc grāmatas. Nevis cenšoties nodrošināt pamattrases eksistenci, lai savienotos ar Igauniem, sapcīt viņi visneapskaužamākajā situācijā. Viņi attapsies zaļā pļavā Ainažos. Bet fantazējuši par kaut kādiem tur air-to-rail sistēmām, kas sadārdzina projektus tālāk par miljoniem, miljardiem, pagarina šos termiņus pa gadiem, fantazējuši par dārgiem tiltiem, izfantazējuši un sagāzuši miljardus betonā, kas ir centrālā stacija un arī lidosta. Bet priekš kam tas viss ir vajadzīgs? Iespējams, kāds pa vidu ir brangi nopelnījis, bet vilcieni tā nebūs. Tas būs muzejs. Tas mums nedara, kolēģi. Tas nedara Baltijai, tas nedara mūsu Baltijas attiecībām, bet ir kāds, kam tas ļoti dara. Tik ļoti, ka šos cilvēkus varētu iekļaut vienā apjomīgā sarakstā un pilnīgi noteikti tie, kas tam ļoti, ļoti dara šajā brīdī, varētu piešķirt Krievijas Federācijas varoņu titulu, ko pasniedz komplektā ar zelta zvaigznes medaļu par varonību, izcilu dienestu Krievijai un militāras nozīmes nopelniem, sabotējot to, kas izšķir mūsu nacionālās drošības jautājumus.